Laipni lūdzam īsajā tiešsaistes kursā Dzimumu līdztiesība darba tirgū. Šis kurs palīdzēs jums attīstīt prasmes atpazīt pastāvošos stereotipus un tikt galā ar diskrimināciju darba tirgū. Lai uzzinātu vairāk par kursu, aicinām noskatīties īsu animācijas video. Sāksim! Dzimuma līdztiesība nāk par labu ikvienam. Laimīgākas attiecības, ieguvums ekonomikai, labāki biznesa rezultāti, drošāka vide, labāka veselība, labāka bērna dzīves kvalitāte. Šis īsais tiešsaistes kurs sastāv no 5 tēmām. Līdzdalība darba tirgū, darba samaksas atšķirības starp dzimumiem, darba un privātās dzīves līdzsvars, dzimumu segregācija lēmumu pieņemšanā un darba tirgū pastāvošo stereotipu pārvarēšana. Tagad mēs īsumā iepazīstināsim ar katru no tēmām. Sievietes joprojām ir nepietiekami pārstāvētas darba tirgū. 68% sieviešu strādā, salīdzinot ar 79% vīriešu. Sievietes kļūst arvien augstāk kvalificētas, vairāk sieviešu nekā vīriešu absolvē Eiropas universitātes. Tomēr daudzas sievietes nejūtas tik brīvas izvēlēties darbu vai nesaņem tādas pašas darba iespējas kā vīrieši. Tā rezultātā sievietes daudzos gadījumos atrodas nevienlīdzīgi un tiek atstumtas no iespējām. Darbs ir labākais veids, kā ekonomiski nodrošināt sievietes un veicināt viņu sociālo iekļaušanu. Izmantojot šo moduli, jūs uzzināsiet, kāpēc sievietēm ir svarīgi vienlīdzīgi ar vīriešiem piedalīties darba tirgū un pārvarēt diskrimināciju dzimuma dēļ. Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem ir atšķirības starp sieviešu un vīriešu vidējo bruto stundu izpēļņu. Tās pamatā ir algas, kas izmaksātas tieši darbiniekiem pirms ienākuma nodokļu un sociālās apdrošināšanas iemaksu atskaitīšanas. Kopumā sievietes vidēji stundā nopelna mazāk nekā vīrieši. Sievietes nopelna vidēji par 13% mazāk stundā nekā vīrieši. Darba samaksas atšķirības veicina vairāki faktori. Sieviešu atšķirīgie darba modeļi, kas bieži ir saistīti ar karjeras pārtraukumiem vai izmaiņām darba modeļos, lai rūpētos par bērnu vai citiem radiniekiem. Dzimumu segregācija zemu atalgotās nozarēs. Darbs uz pusslodzi. Dažas sievietes pat saņem mazāku atalgojumu nekā vīrieši par to pašu darbu. Darba samaksas atšķirības starp dzimumiem ir kas vairāk nekā tikai skaitlis. Tas ir svarīgs sieviešu un vīriešu nevienlīdzības simbols. Tas negatīvi ietekmē ģimenes, īpaši vientuļās mātes un viņu bērnus. Tā rezultātā sievietēm samazinās arī slimības pabalsti un pensijas. Tas palielina vecāku sieviešu nabadzības un sociālās atstumtības risku. Pastāvīgās dzimuma darba samaksas atšķirības kavē stereotipu izskaušanu par vīriešu un sieviešu lomu darba tirgū un sabiedrībā. Izmantojot šo moduli, jūs uzzināsiet vairāk par darba samaksas atšķirībām starp dzimumiem, to cēloņiem, sekām un iespējamiem veidiem, kā tās samazināt. Darba un privātās dzīves līdzsvars. Darba un privātās dzīves līdzsvars ir līdzsvars starp darbu un personīgo dzīvi. Kamēr arvien vairāk sieviešu iesaistās darba tirgū un pagarina savu darba laiku, viņas joprojām veic lielāko daļu personīgo darbu un rūpējas par bērniem un citiem ģimenes locekļiem, kuriem nepieciešama aprūpe. Šīs aprūpes vajadzības var būt vairāk vai mazāk laikietilpīgas un var būt īslaicīgas vai pastāvīgas. Lai gan vīrieši, gan sievietes varētu vienlīdzīgi piedalīties darba tirgū, aprūpes pienākumi ir jāsadala vienādi. Darba kārtībā ir jānodrošina labāks darba un privātās dzīves līdzsvars. Turklāt pieejama un kvalitatīva aprūpes pakalpojumu pieejamība ir būtiska, lai atvieglotu sieviešu iestāšanos algotā darbā. Plašākai piekļuvei augstas kvalitātes aprūpes pakalpojumiem, piemēram, bērnu aprūpei un ilgtermiņa aprūpei, būtu jāpalielina sieviešu iespējas iegūt vai palikt darbā. Statistika liecina, ka vīrieši vecāku gados labprātāk strādātu mazāk stundu. Šie atklājumi arī liecina, ka pastāv pārmaiņas. Vīriešu vēlmes varētu īstenot, piedāvājot ģimenēm labākus un vienlīdzīgākus apstākļus darba un privātās dzīves saskaņošanai. Šādi pasākumi ietver tādus pasākumus kā apmaksāts paternitātes atvaļinājums un labi apmaksāti, rezervēti bērnu kopšanas atvaļinājuma periodi tēviem, tēta mēneši. Vīriešiem ar aprūpes pienākumiem ir arī tiesības pieprasīt elastīgu darba režīmu, piemēram, īsāku darba laiku, elastīgu darba laiku un tāldarbu. Šis modulis parādīs, kā darba un privātās dzīves līdzsvars var palielināt jūsu labāku dalību darba tirgū. Dzimumu segregācija attiecas uz atšķirībām starp sievietēm un vīriešiem attiecībā uz viņu pārstāvību darba tirgū, sabiedriskajā un politiskajā dzīvē, neapmaksātu darbu mājās un aprūpes darbā, kā arī jaunu sieviešu un vīriešu izglītības izvēlē. Sieviešu un vīriešu nevienlīdzīgā koncentrācija dažādās darba tirgus nozarēs ir pastāvīga problēma. 3 no 10 sievietēm strādā izglītības, veselības un sociālajā darbā, 8% vīriešu tradicionāli zemu atalgojuma nozarēs.
Savukārt gandrīz trešdaļa vīriešu strādā dabas zinātnēs, tehnoloģijās, inženierzinātnēs un matemātikā, 7% sieviešu TI augstāk atalgotās nozarēs. Modulis parādīs, kas ir horizontālā un vertikālā segregācija, kā dzimuma segregācija izraisa darba samaksas atšķirības starp dzimumiem un kāpēc tā ir jāsamazina. Dzimumu stereotipiem visās dzīves jomās ir liela ietekme uz cilvēku darba izvēli. Tie ir sieviešu un vīriešu profesionālās, nozaru, laika un hierarhiskās segregācijas pamatā. Dzimumu stereotipi, kas saistīti ar aprūpes pienākumu sadali, mēdz kaitēt sievietēm un viņu karjerai. Sievietes biežāk izvēlas nepilna laika darbu, kas ietekmē viņu mūža ienākumus, tostarp pensionēšanos un karjeras iespējas. Stereotipiskas vīrišķības normas kavē arī vīriešu spēju pilnvērtīgi piedalīties vecāku un aprūpē kopumā. Modulis parādīs, kāpēc ir nepieciešams pārvarēt un likvidēt dzimumu stereotipus, īpaši tradicionālajās sieviešu un vīriešu profesijās un darbos. Pēc šī ievada video noskatīšanās, lūdzu pārejiet uz īso tiešsaistes kursu. Novēlam jums izbaudīt kursu izpēti un uzlabot savu aktīvo dalību darba tirgū. Paldies par noskatīšanos! Tagad jūs varat doties uz kursu.